Izvārstītiem vārdiem mākoņu, pārvēršies baltos balkošos. Man sapņu par tevi vēl neaizēj. Ņem no manis visu, man nav žēl, pat ja tev man sapņot jāpavēl. Man sapņu par tevi tu spēj. Iekšā klauni tirgo asaras. Man sapņu par tevi vēl neaizēj. Paņem rokās visu, kas man ir, pārvērt naktis baltos putekļos. Man sapņu par tevi tu spēj. Es nāku no brīnumu pasaules, kur ziedoņa saulīte smaida, kur basām kājiņām pa pieneļu pļavām skraida. Cik labi būt bērnam, rotaļāties, draiskoties, dejot, augt lielam un mācīties visu, ko sniedz plašā pasaule. Un, lai bērns būtu laimīgs, viņam ir nepieciešamība drošība, iejūtība un mīlestība. Mēs kopā esam auguši 2 laimīgus, piepildītus gadus, bet šodien ir Saulespuķes grupas izlaidums, un mēs gribam jūs iepazīstināt jau ar nākamajiem skolēniem. Kā 2 labi draugi ir nākuši pie mums Patriks un Alise. Es esmu Alise un mans draugs ir Sandijs. Es esmu Patriks un mana draudzene ir Heidija. Es esmu Heidija un mans draugs ir Gaida. Es esmu Sandijs un mans draugs ir Naida. Es esmu Aida un mans draugs ir Jānis. Es esmu Vairis un mana draudzene ir Sandija. Es esmu Sandija un mans draugs ir Aleksis. Es esmu Jānis un mana draudzene ir Liene. Es esmu Liena un mans draugs ir Sandis. Es esmu Aleksis un mana draudzene ir Terēza. Es esmu Terēza un mans draugs ir Lenārs. Es esmu Sandis un mana draudzene ir Melisa. Es esmu Melisa un mans draugs ir Rinalds. Es esmu Renārs un mana draudzene ir Ieva. Es esmu Ieva un mans draugs ir Laivis. Es esmu Rinalds, mana draudzene ir Santa. Es esmu Santa.
Man tu mans draugs ir Matīs. Es esmu Raivis un mana draudzene ir Simona. Mani sauc Simona. Mans draugs ir Jānis. Es esmu Matīs un mana draudzene ir Melānija. Es esmu Jānis un mans draugs ir Aleksis. Es esmu Aleksis un man ir daudz bieži. Bērni, jums šodien līdzi ir mīļākās rotaļlietas. Dziedāsim kopā ar lāčiem, lellēm, žurtu, vēl te redzu, un lapsu. Dziedam, ja? Dažam arī nobira vēl pa kādai asariņai. Un Magonītes grupā, kad bija grūti šķirties no māmiņas un tēta, mēs skolotājs Elita un es, un auklīte Inga, iedrošinājām un uzmundrinājām viņus. Katru dienu bērni šeit apguva kaut ko jaunu. Dziedāt un dejot mācījās ar skolotāju Ilgu, bet sportot un rotaļāties ar skolotājām, ar sporta skolotājām, skolotāju Maiju un skolotāju Ailitu. Bērni, varbūt arī šodien vēlaties parotaļāties? Jā! Vai jūs zināt, kas dzīvo tajā mājā? Nē! Nu, aiziet paskatīt. Te kāda skaista māja. Jā, te māja sēž divas lellītes. Manu lellīti varētu saukt par Kristapu. Bet manējo lellīti var saukt par Luīzi. Varbūt iesim iekšā un paskatīsimies, kas tur dzīvo. Skat, šeit uzraksts
ģimenes māja, varbūt šeit dzīvo kāda jauka un saticīga ģimene. Cik mīļa mana māja, tur vienmēr labi būt. Tur staro gaišums laime, tur mani mīļie mīt. Tur smaida mana mamma un tētis jautras mīn. Tur mana mīļā māsa un brāļi nebeidz. gaismgalā mammas un tēta mīļā buča. Gribat zināt, ko domāju vakarā sapnīti gaidot?
Vakarā ejot uz dusu, kad rīts atkal sāksies ar gaismiņu logā. Ja tētis būtu egle, tad es būtu čiekuriņš. Ja mamma būtu jūra, tad es būtu dzintariņš. Kamēr jūra šalts un egles augs, es jums māmiņu un tēti, būšu prieks un acu raugs. Bet šī leļa īsti būs man. Es šeit spēlēšos ar lelēm, pārģērbšos par smalku dāmu. Mamu,
ēdienu. Man vislabāk garšo biezputra. Man arī vārīsim putru. Labi. Varam putriņu pieci milti katliņā, šitam došu, šitam tam nekā. Varu putriņu pieci milti katliņā, šitam došu, šitam tam nekā. Kaķam ciskas aizkrāsnē, kučam kaulī pagaudē, kaķam ciskas aizkrāsnē, kučam kaulī pagaudē. Tēvs ar māti sapārāsi, putras kakls apgāzās, tēvs ar māti sapārāsi, putras kakls apgāzās. Varu putriņu pieci milti katliņā, šitam došu, šitam tam nekā. Varu putriņu pieci milti katliņā, šitam došu, šitam tam nekā. Šitam došu, šitam tam nekā. Varu putriņu pieci milti katliņā, šitam došu, šitam tam nekā. Bieza putra plepernīca nāc ar mani rikšoties, bieza putra plepernīca nāc ar mani rikšoties. Vai tu mani norikšosi, vai es tevi apēdīšu, vai tu mani norikšosi, vai es tevi apēdīšu. Varu putriņu pieci milti katliņā, šitam došu, šitam tam nekā. Varu putriņu pieci milti katliņā, šitam došu, šitam tam nekā. Varu putriņu pieci milti katliņā, šitam došu, šitam tam nekā. Varu putriņu pieci milti katliņā, šitam došu, šitam tam nekā. Klausies, dēls, tu esi nekārtīgs, lai bumba te pie loga ir un dzirdziņš kaktā stāv, bet ja es gribu otrādi, tad vairs nav kārtība. Es rotaļlietas sarieku, kā man pašam tīk, nu kādēļ tētis mani bar, es nesaprotu gan, mums katram sava kārtība, bet žēl, ka nesaskan. Laukā viņš jau
Tur pirms mamma nāk mājās no darba. Ātri visu pa vietām, pirms tētis sauc balsī skaļā. Kas tad te, vai tekojas vēž? Kas tad te, vai ielauzušies blēži? Ne vēži, ne blēži, nekā, bet vienkārši šeit šalca jūra un daži palegi pārvērtās par vēja plandītām burām. Bet tagad ātri kā zibeni, kā skudras, kā lidmašīnas, par vētru un burām mammuts ir labāk neuzzināt. Paspēlēsimies, apskatīsimies, kas atrodas šajā istabā. Skat, kas te? Te ir daži cipari. 1, 2, 5, 7. Es saskaitīšu, cik šajā mājā ir istabu. 1, 2, 3, 4, 4 istabas. Es istabā izskaitīju, kad ir istabā 3 krēsli, 1 galds. Raudzīsim, kā to lai darā, kā visus 10 saskaitīt varā. 1, 2, 3, tie citi būs drīz. 4, 5, 6, tie mums nav sveši. 7, 8, 9, arače, nu te viņi pieliec vēl vienu klāt. Nu visi 10 ir akurāt. Kas ir 3,
tāda interesanta istaba. Visur grāmatas un lapas ar rakstītiem burtiem. Kas nepiešķīgāti kāds rakstīs vēstuli. Bet vēstuli jau var uzrakstīt tikai tad, ja pazīt visus burtus un protos uzrakstīt. Protu lasīt un rakstīt. Buri, burtiņi, kā nu būs, kā man visus lielos mazos pazīt jūs. Arī brāli saka tā, pašam tevi jāmācās. Brāli, brālīti, zini, ko talkā nāc un manā vietā lasītos. Tomēr brāli saka tā, pašam tevi jāmācās. pamanīju vēl kaut ko. Iešu paskatīties. Jūs redzējāt, re, kāda tur ir kastīte? Paskatīsimies, kas kastītē ir. Jā? Nu, mēģināšu taisīt vaļā, kas tur ir. Redzat? Leulīte. Bet jūs varbūt zināt, kā viņu sauc, ja tā labi ieskatās? Nezināt? Signe! Bet, jā, saki droši. Redz, Heidija saprata, tad kastēs te dzīvo lupe. Bet, ziniet, šodien ir tāda brīnumu pilna diena. Ja aizvērtu jūs visi ciet tagad astiņas un skaitītu tās skaļītes, varbūt, ka mēs piedzīvojam kādu brīnumu. Pamēģinām? Jā! Aizam acis ciet un skaitam. 1,
palika mana māja. Un mani draugi pazuduši. Nav ne Boris, nav noslēpies. Konstantīns, Pukš. Nav neviena. Nesatraucies, Lupīt, tu esi nokļuvusi izlaidumā. Izlaidumā? Jā. Kurā vietā notiek izlaidums? Šeit? Šeit. Tas ir šeit. Kas šeit? Maglienā. Kas tad ir tāda? Māja tāda. Liela, skaista māja. Kas šeit? Bērnu dārs. Un jums ir izlaidums. Un kur pēc tam iesiet? Uz skolu. Uz skolu. Ko darīsiet skolā? Mācīsimies. Ziniet, jā, bērni, jāiet uz skolu. Es jau arī esmu bijusi skolā un daudz ko esmu tur iemācījusies. Bet mēs tev arī šodien gribam iemācīt ko jaunu, rotaļu jaunu par mūsu māju, vai ne? Jā. Iemācīsiet, Lupīt? Jā. Es tādu nemāku, es māku citādas rotaļas. Un tad tā mana māja. Ej apkārt mājai. Saviem draugiem Vārim, Pukšam un Konstantīnam. Viņi noteikti tur mani gaida. Ja? Un ziniet, lai jums skolā ļoti labi iet. Mācieties un esiet gudrīgi. Ja? Atā! Visas istabas ir izsvētītas. Paskatīsimies, kas notiek sētā. Cik te plaša sēta un cik daudz vietas, kur spēlēt. Kur kāda taciņa, tur ir norāde. Izlasīsim to. Uz skolu. Vajadzēs arī mums doties uz skolu. Vai tu zini, ko skolā dara? Tu taču zini, kad skolā mācās. Rudenī iesim uz skolu.
Pavasarī jūs iesiet uz skolu, un tur jūs sagaidīs 1. klases skolotāja Signe. Ir skolotāja zālē, lūdzu? Jā? Atnāciet, lūdzu, Signe, mums pretī. Debesu burti, tu lasi un nebeidzas pasaules stāsts. Thank you.
Tā gribas vēl paspēlēties. Šķiet, ka tagad vairs nevarēsim tik ilgi spēlēties un rotaļāties. Būs jāiet uz skolu un jāmācās. Bet kā tas būs grūti vai viegli? Vai mēs to spēsim? It visu, ko varu, ar prieku es daru, ar mīļumu daru, un tādēļ es varu to izdarīt varu, ar lielu jo sparu, lai paveiktu visu, it visu, ko daru. Man vajag tik zināt, ko daru. Tagad bērni jums aizmugurē uz krēslē uz tauriņuši paņemat. Stāv. Nākat priekšā. Tepat nostājieties. Bet nu kā atvadu sveiciens, lai skan bērnu dārza himna. Ar laba vēlējumiem bērnu dārzam bērni grib uzdāvināt vadītājai. Naču, tuvāk uz māsai. Naču. Neiesimies. Naču. Ļoti daudz skaistu novēlējumu. Paldies jums, bērni! Bet nu gan dosim vārdu vadītājai. Šie tauriņi mani aizkustināja. Dzirdot mūsu himnu un redzot, ka mūsu bijušie audzēkņi to neaizmirsuši un tiešām visi dzied līdzi, ir liels prieks. Un līdz ar to liekas
izlaidums, viskaistākā diena un tomēr arī visskumīgākā diena. Jo pirms 5 gadiem mazus, mīļus, pavisam neaizsargātus jūs vecāki atveda pie mums, un viņi bija norūpējušies, un viņiem bija asaras acīs, un jums bija asaras acīs, jo jūs nezinājāt, kā būs, un jūs nezinājāt, kā būs. Bet šodien mēs varam teikt, bija labi, vai ne? Jā! Bija labi? Jā! Vecākiem laikam netik labi. Un palīdzēja jums, pie mums tā labi justies, jūsu skolotājs. Te jau minēja, mazajā grupā skolotājas bija Una, Elita, pēc tam Inga, Sarmīte. Sveikšu skolotājus šodien. Lūdzu. Vispirms Sarmīte lūdzu, Elita. Inga nav. Pavisam nedaudz arī Aija. Pavisam nedaudz arī tā. Tevi nē. Nu, lūk tā. Un tā iznāca, ka Una viņus sagaidīja, un Una ir šeit arī pēc tam. Atrast tev tos vārdus, vārdi tādi. Vai. Skolotāja darbs palīdz mainīt pasauli. Paldies par tavu veikumu, paldies par to, ka Sauja saulespuķu ir kļuvusi gudrāka. Kādi vārdi man arī mūzikas skolotājiem. Mūzika ir jūtu valoda. Skaņas ir skanošas jūtas, kas tiek nodotas citiem. Paldies par pozitīvajām emocijām, skanīgajām ikdienas dienām. Paldies par pirmo noti, ko esi iespēlējusi Saulespuķas grupas bērniem. Skolotājiem. Paldies par stabīli ieliktajiem sportiskajiem pamatiem Saulespuķas bērnu dzīves sākumā. Paldies! Dzirdējāt, ka bija arī sporta skolotāja Maija. Sveiksim arī sporta skolotāju Maiju. Tad skolotāja Vija. Skolotājs ir kā mākslinieks, kurš ar savu otu rada brīnumus. Paldies par izcilo Saulespuķas gleznu, kuras vērtība ar gadiem tikai pieaugs. Šobrīd tā galvenā māte Rudīte. Viduvējs skolotājs stāsta. Labs skolotājs izskaidro. Ļoti labs skolotājs demonstrē. Izcils skolotājs iedvesmo. Paldies par iedvesmas pilno darbu skolojot Saulespuķas grupas bērnus. Paldies! Tās
scenārijs. Jā, vēlreiz par to priecīgo dienu. Šodien tātad mēs esam mainītās lomās, jo šodien mums acīs sarieši sasaras, redzot tik jaukus un lielus un gudrus bērnus, kuri sniedz jau tik varenu un garu koncertu, ka jūs esat piekusuši un noguruši, bet es gribu teikt, jums jābūt par balstiem. Jūs nedrīkstat nekad nepiekust, nenogurt, jo jūs esat galvenie savu bērnu dzīvē. Jums viņus vajag sargāt un mīlēt, jo kas cits gan var nosargāt labāk par tēvu un māti. Mīliet savus bērniņus, ielaidiet laimi savā ģimenē, jo laime ir visur. Tikai to jāprot paņemt un paņemt pie sevis. Un šodien es gribu teikt paldies arī vecākiem par atbalstu, ko jūs sniedzāt mums šajos gados 5 vai 2, kā nu kuram iznāca. Un te nu es arī gribu pasniegt nelielus pateicības rakstus. Bet šoreiz, bez dzejas, oficiālus pateicības rakstus Lienai Ronei par ļoti lielu atsaucību visos pasākumos un ne tikai pasākumos ikdienā, ļoti aktīvi mammiņa. Paldies. Paldies, arī. Paldies. Atzinības raksts Gunai un Laurim. Viņi te priekšā jau atkal sēž un filmē. Man te jāskatās kamera. Abiem diviem paldies. Guna ar savu tādu deksmi un azartu vispār nebija apturama. Un īstenībā žēl, ka jums tā kā aiziet prom. Paldies. Paldies, Laura, paldies. Paldies, Laurai, paldies, Laurai. Viņu laikam tā Guna parādīs, vai viņa Gunu nezinu. Tēti var rokas spirēt, uz labi. Un paldies Līgai. Paldies Līgai. Viņai meži, viņai viss kasmi. Tagad pie galvenie tomēr esat jūs. Vai ne? Jā! Protams, izlaidums taču ir jums. Jūs esat izauguši no tādām mazām tauriņa kūniņām, izkūnojušies un izplētuši spārnus un kļuvuši par gudriem un krāšņiem skolniekiem. Tā es gribētu teikt. Vēl vasara, bet 1. septembrī jau vairs nekas to apturēt nevarēs. Un šodien, tā teikt, ceļamaizei mēs jums dodam līdzi pirmo liecību jūsu mūžā, pašu pirmo, ko jūs esat nopelnījuši jau tagad bērnu dārzā, nevis skolā. Pirmo apliecību par pabeigtu izglītības iestādi un tajā mapītē ir vēl kaut kas ļoti interesants. Tātad, tā ir pildspalva, ar ko jūs rakstīsiet 1. klasē, ja pavasaru nepazaudēsiet. Un šeit ir arī jūsu nākotne, cerību nākotne. Tā, ko visi mēs gribam zināt un visi sargāt, un redzēsim, vai piepildīsies. Jo šeit ir katram bērnam arī zīmējums ar nākotnes tā kā vīziju, kas viņš varētu kļūt. Tāpēc šī ir mape, kur pēc tam varēsiet papildināt ar skolas liecībām. Un tad, kad viņa būs bieza 12. klasē un kad pievienosiet augstskolas diplomu, tad jūs redzēsiet, vai tas pats pirmais ieraksts ar to zīmējumu sapas ar to, kas ir augstskolas diplomā. Un tagad sāksim sveikšanu. Ar mieru? Jā.
Tātad apliecību par pirmskolas beigšanu saņem Renārs Volkovičs. Apsveicu. Vai man jāsaka, par ko viņš kļūs? Tā, Renārs kļūs par karavīru. Apliecību saņem Ieva Kleinberga. Un Ieva būs rakstniece. Apsveicam Sandi Treigi. Tas nekas, ka viņš ir maziņš, būs policists. Apliecību saņem Aiga Ruckaile. Un Aiga mums būs kosmētiķe. Raivi. Apliecību saņem Melisa Trūba. Melisa būs skolotāja. Sveicam Jāni Kilkucānu. Jānim nopietna profesija – astronoms.
Heidija Rimša. Heidija būs friziere. Apsveicam Raivu Dortānu. Raivs arī būs policists. Apliecību saņem Sandija Solte. Sandijs būs ceļu policists. Sveicam Lieni Šķēlu. Liene būs skolotāja.
Sveicam Vairi Kārkliņu. Vairis mums būvēs ceļus. Apliecību saņem Sandija Liepa. Sandija būs friziere. Apliecību saņem Matīs Strelnieks. Viņa uzdotie jautājumi jau tagad atšķiras no citu bērnu jautājumiem, jo viņš būs zinātnieks. Sveicam Terēze Roni. Un viņa būs dziedātāja. Sveicam Rinaldu Kasparu Adjānu. Viņš būs ugunsdzēsējs. Alisi Žureviču. Alise, tāpat kā zēni, būs policiste.
Par ko dziesmiņu dziedāja Nīla Patriks? Par zvaigznēm. Viņš būs zvaigžņu pētnieks. Melāniju Baltiņu. Melānija būs vetārste. Sveicam Jāni Danielu Dolgoju. Jānis būs ugunsdzēsējs. Apliecību saņem Santa Sedoja. Santa būs viesmīle. Apliecību saņem Artis Aleksis Kromiņš. Un Aleksis būs policists, ja? Jā. Nē, vai ugunsdzēsējs? Paskatīšos, man laikam jau sajūta, kas būs. Nē, policists, pareizi. Atvadoties no Saules puķes grupas, mēs sveicam Simonu. Un Simonai vēl ir garš
Bātiņš viņa tā arī raksta, ka vēl pa gadu viņa padomās, par ko viņa grib kļūt, jo viņa vēl paliks. Un tad padomā. Atvadoties no Saules puķes grupas, sveicam Aleksu Svečkovu. Svečkovs Aleksis ir izlēmis būt par zobārstu. Pie mums jūs mācījāties staigāt, runāt, dejot, rakstīt un rēķināt, dziedāt un dzejoļus skaitīt, bet lielās dzīves gudrības jūs mācīsieties skolā. Lai jums izdodās! Mēs redzējām, vēl jūs pasiežiet, kā jūs skaisti protat dejot, bet pie jums šodien ir ciemos arī deju studijas Lienīta, skolotāja. Vārds viņai, Vinetai. Sveiki, bērni! Jūs ģimenes mājās stāv arī kaudzīt ar Lienītas ordeņiem. Un Lienītas ordeņus nesaņem kurš katrs bērns. Lienītas ordeņus saņem bērns, kas ir cītīgi no maziņiem vecumu, tad tikko ir iemācījusi staigāt, nāk un dejo līdz māja beigām, kad bērndārzā ir kārtējais tauriņa izlidojums. Un tāpēc jums, dārgie draugi un vecāki un ziemiņi, gribu stādīt priekšā bērnus, kas šogad pārstāvēs Madlienu Rīgā dziesmu svētkos. Jo mūsu bērni izcīnījuši tiesības tur piedalīties, un tāpēc šajā grupā dejotāji un ordeni Lienītas ordeni saņem Patriks, Alise, mums ir Jancis, Monis, Sandija, Aleksis, arī tev ir Lienītas ordenis, un Terēza. Lūk, šādi ir šā gada prašuļi. Un tāpēc no 6. līdz 12. jūlijam cītīgi vērojiet tālrāžus vai brauciet uz Rīgu un skatieties, kā šie bērni piedancos Rīgu. Ja? Paldies! Lai jums redzēt! Tagad vārds vecākiem.
bērniem, bet šoreiz bērnu vārdā diplomus un pateicības rakstus piešķiršu es. Tātad pateicība tiek piešķirta skolotājai Elitai par atbalstu uzsākot bērndārza gaitas. Pateicība tiek piešķirta skolotājai Sārmītei par pamatzināšanu veicināšanu. Skolotājai Ingai par atbalstu uzsākot bērndārza gaitas. Sporta skolotājai Maijai par pirmajiem soļiem sporta pasaulē. Sporta skolotājai Ailitai par aktīvu dzīvesveida mudināšanu. Mūzikas skolotājai Ilvai par muzikālās attīstības veicināšanu. Auklītei Lolitai par bērna nakts mieru pieskatīšanu. Lolitai. Lolita. Par bērnu nakts mieru pieskatīšanu. Auklītei Ingrīdai Bukai par bērnu nakts mieru pieskatīšanu. Skolotājai Rudītei par bērnu. Skolotājai logopēdei Rijai Zalmai par bērnu zināšanu un runas grāmatu veicināšanu. Skolotājai Junai Ločmelei par palīdzēšanu bērnu audzināšanu. Auklītei Vēsmai par palīdzību bērniem ikdienas darbu veikšanā. Pateicība draudzīgajam virtuves kolektīvam par garšīgajām maltītēm. Nav jāiebraukt. Paldies. Ar visām receptēm. Paldies. Aijai Simpsonai par pasākumu organizēšanu. Pēdējais pateicības raksts ir Taurenīšu saimniecei, vadītāji Ingrīdai Mārtiņai. Turklāt visi bērni parakstīt. Jā. Jā. Jā.
Un vēl ir dārziņam dāvana. Tur tas sols. Tas sols. Iemēģināsim vēlāk. Paldies.